Labvakar, cienījamās dāmas un godājamie kungi. Esiet sveicināti Jāzepa Vītola Latvijas. No visas sirds jūs sveicu Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas. Chi canta? Chi è questo? È un bravo Figaro. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spunta. No, no, è un pazzo Nemorino. Какой-то глупый бас. Ah, che vedo quanta gente. Che succede qui? Una cerimonia di premiazione gli studenti e il maestro dell'anno. Vuoi partecipare? Neko nesapratu. Nu kā? Man jādzied? Nu, to mēs jau tā kā tikko dzirdējām. Nē, tu varētu man pievienoties un vadīt pasākumu. Es domāju, zālē klātesošajiem iebildumu noteikti nebūtu. Rektorkungs, jūs dodat savu atļauju? Noteikti. Ko? Tad, ko man teikt? Vadīt, runāt. Nu, drošības labad es vienmēr ņemu līdzi 2 scenārijus. Bet es vienmēr kabatā nesāju mikrofonu. Tas ir labi. Tā, uz skatuves iznāk vakara vadītāji. Nu, tas tā kā būtu noticis. Recitatīvs. Arī bija. KN... Tas ir Krišjāns Norvelis. Jā. Un JS... Jolanta Strikaite. Ja? Protams, jā. Sākam? Sākam. Labvakar, cienījamās dāmas un godājamie kungi. Esiet sveicināti Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas 95. dzimšanas dienā. Sveicam jūs Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas un Svetbank gada balvas pasniegšanas ceremonijā. Laiki mainās, konservatorija paliek. Un tā stāvēja rakstīts uz kādas no akadēmijas 90 gadas koncertu afišām. Šovakar, atzīmējot 95. gadaskārtu, gribam jums piedāvāt dažus mirkļu pieskārienus mūsu vēsturei. Tos meklējot, Latvijas radio arhīvā mēs atradām kādu raidījumu, ko bija veidojuši mūsu pašu studenti un kurā savos iespaidos dalās šīs vēstures liecinieki, mūsu profesori. Mēs viņus labprāt citēsim, bet viņu vārdus gan atstāsim noslēpumā tādai kā mazai intrigai, jo pieļaujam domu, ka viņi varētu arī būt šeit klātesoši un sevi atzīmēt. Toreiz bija daudzas interesantas personības, ar ko parunāt un pastrīdēties. Pedagogu istabā, tur, kur tagad sēžu zāle, bija šaha galdiņš. Bez šaubām mūsu laikos tas nav iedomājams, bet tad tur bija pilns ar dūmiem, tā ka cirvi varēja pakārt. Un visi spēlēja šahu. Ne jau tā spēle, bet visas tās replikas, kas tur bija, visi tie domu graudi, Vīgners ienāk, kaut ko viņš tur atcerās no savas bērnības, un turpat pie šaha galdiņa iesnaužas. Pamostas. Viņš saka, esmu izgulējies, varu iet tālāk.
Kas nav mainījies? Vestibils nav mainījies. Tas ar savām kolonnām un skaistajām kāpnēm uz abām pusēm ir palicies. Tāds uzplaukums taisnī telpu ziņā, tas sākās ar Imantu Kokaru. Viņš ļoti rūpējās par to. Visi tie svečturi un kristāla lustras, tās visas sagādāja Kokars. Un tad, kad atnāca Karlsons, tad jau ķērās tiem pagrabiem klāt. Iztīrīja tos augais staļļus gandrīz pilnībā. Un nemaz nerunājot par tagadējo rektoru Sīmani, mīļo debestiņu, pacelt par veselu stāvu augstāku un liftu ierīkot, jau ir pilnīgs eiro remonts un spožums. Tā ka es domāju, ar Mūzikas akadēmiju viss būs labi, jo viss kļūst aizvien labāk un skaistāk. Bet pats galvenais jau ir tā kvalitāte, kādā mūsu beidzēji pasaulē parādās. Ar mūsu mūziķiem rēķinās visā pasaulē. Tas ir brands, tas ir zīmols, Latvijas mūziķis. Un šī ir jau 11. reize, kad Mūzikas akadēmijas dzimšanas dienā pasniedzam balvas. Jā, un šis ir nozīmīgākais apbalvojums Mūzikas akadēmijas radošā gada ciklā, kas ik gadu tiek pasniegts 2 studentiem un vienam mācību spēkam par īpaši spilgtiem radošajiem un pedagoģiskajiem sasniegumiem. Cienījamās dāmas, godājamie kungi, Latvijas Mūzikas akadēmijas himna Jāzeps Vītols Gaismas pils, dzied akadēmijas jauktais koris, diriģents Māris Sirmais.